lūk, studijas atslēgas, lūk, Renārs Kaupers. Viņš šobrīd tās ir pacēlis gaisā. Viņš tās atslēgas ieliek iekšā, patiešām ir derīgās. Un, kungi, es jūs apsveicu. 17. decembra vakarā mūziķim Renāram Kauperam svinīgi aizslēdzot durvis, aizsākās 144 stundu labdarības maratons Dod 5. 3 Radio 5 LV DJ Toms Grēviņš, Magnus Eriņš un Kaspars Mauriņš 6 diennakts dzīvos īpaši izveidotā stikla studijā Rīgas centrālās stacijas laukumā. Un par ziedojumiem senioru atbalstam atskaņos klausītāju izvēlētas dziesmas. Savāktie ziedojumi ar labdarības organizācijas Ziedot LV palīdzību tiks sadalīts starp biedrībām visā Latvijā, kuras ar dāvanām svētkos iepriecinās vientuļos un trūcīgos sirmgalvus. Pirmkārt, man jāpateic piecinieku komandai, jo tas, ko viņi ir izdarījuši 2 mēnešu laikā, man šķiet pilnīgi neiespējami. Bet, protams, ka ieguldījumi tieši tajā būdiņā un tajā tehniskajā nodrošinājumā pirmajā gadā ir pietiekami lieli, un mēs to noteikti nevarētu izdarīt saviem spēkiem, tāpēc paldies Latvijas dzelzceļam, Origo, LVRTC, kas nodrošina komunikācijas, un vēl ir. Tas bija interesanti, jā, ka faktiski ik viens, kam mēs lūdzām palīdzību, tie visi labprāt deva un piedalījās. Tā kā paldies visiem. Manuprāt, tas ir ļoti jauki, ka tieši jauniešu rādio un tieši sabiedriskais mēdījis ir iesaistījies tādā paauģu labdarības maratonā un pievērš tam uzmanību. Labdarības maratona Dod 5 laikā tiks piedāvāt audiovizuāli dzīves stāsti par dažādos Latvijas reģionos mītošu senioru likteni un ikdienu. Atbalstot maratona ideju un mērķus, katru dienu Dod 5 studijā viesosies Latvijā pazīstams personas. Jā, viesi, visas Latvijas labākās grupas un izpildītāji, kurus jūs varat iedomāties, ne tikai Latvijas, arī Igaunijas visu laiku vispopulārākā grupa uzstāsies šeit dzīvojā jau piekdienas vakarā. Būs visi, jā. Ciemats nāks visi, un tie visi nāks, katrs arī ar kaut kādu līdzi paņemt īpašu dāvanu. Ko nevar iegādāties iespējams veikalos, bet kas ir ļoti svarīgs tam cilvēkam, kas pie mums atnāk ciemos, un visi, kuri ziedos 5 eiro vai vairāk par kādu konkrētu dziesmu, piedalīsies loterijā. Loterija 3 reizes dienā, un tur mēs arī lozēsim, kurš tās mantas saņems, plus vēl bonusā būs arī pāris pārsteigumi no mums pašiem, protams, kas loterijā tiks klāt. Piemēram, šodien mēs uzzinājām, ka Ziemassvētku eglīte, kas atrodas studijā, arī pašās beigās tiks kādam loterijas dalībniekam. Viņš dabūs Ziemassvētku vakarā to eglīti, kur mēs būsim šeit dzīvojuši. Ne šo, kas ārā, bet tā, kas iekšā. Jā. Not